Un tā mēs esam atpakaļ sižetā cilvēki ar dīvainākajām cepurēm. Rakstās? Tad stundas braucienā turpat pakaļ pēc biļetēm mēs sakuši līdz Olimpiskajām parkam. Mums ir arī biļetes. Olimpiādas pēdējā diena. Фото-видеосъемка запрещена на территории досмотра. Šodien tāda ekskursija vairākas izgāja, ka apskatījos, kas notiek dažādās mājās. Aiziesim apstīsimies, kas notiek Samsung mājā. Pirmajā dienā, kad es sūtīju vēstuli uz Latviju, es biju pirmajā 1000 trāpīt. Tagad mēs redzam, tūlīt šodien pēdējā olimpiādas dienā būs 100 000 vēstules nosūtīts no šejienes. Esmu Olimpiskajā parkā un mēs šeit meklējām latviešus un arī atradām latviešus. Tu šeit strādā? Es atbildu par ciematu transporta sistēmām, priekšsportistiem. Es ceru, ka visi pārējie to kolēģi vismaz zina, ka tu esi no Latvijas. Visi zina, ka es esmu no Latvijas, visi fano pa Latviju. Mīlam jūs Latvijā! Kad arī mājā notika atklāšana. Pēc atklāšanas mēs tāpat trepēm tā tik izgājām ārā. Un es aizgāju tur no aizmuguras, izlīdu ar vārtiņiem un uzlīdu šeit augšā uz jumta. Tā zilās māja. Jā, šitā zilā māja, tā ir no visādiem mēdī telekanāliem. Šeit aiz manas muguras jūs redzat Olimpisko zāli, lielo zāli, kur tikko beidzās atklāšanas ceremonija. Vai tur nav tā, tur baigi, apsargā visu? Nu, bet es arī izbrīnījos, jo šeit visur visu apsargā. Zini, cik liela, ja maz ir Latvijas māja, vai ne? Pasties. Viņi tieši tikpat proporcionāli lielāka, kā arī tās valsts. Kā valsts tieši tā, un pasties. Un visa šī ir Krievu fanu māja. Savukārt šī it kā nepabeigtā māja ir vieta, kur notiks Formula 1 sacensības rudenī. Dzīvojām mēs šajā te mājiņā. Normāli neslikta divstāvīga māja. Šeit ir uzlikts interneta rūteris. Līdz pat vakardienai internets mums nebija. Un aptuveni šādu viņi te arī izvilka caur logu. Problēma nebija gandrīz nekādu, ja neskaita to, ka nebija interneta. Un otra lieta ir, ka ik pa laikam mēs netikām iekšā numuriņā, jo šīs te kartes, kuras mums iedeva Radisons, redziet, es pat drošības pēc nesāju pat 3, jo viņas mēdz nestrādāt. Nu, nāciet šeit, es parādīšu jums, kā mēs šeit dzīvojam. Visas kartes, kas nestrādāja, mēs nemetām ārā, mēs vienkārši taisījām jaunas, un pa šīm 2 nedēļām redz, cik daudz kartes mums ir uztaisīts. Ienākot iekšā, šī ir mūsu viesistaba. Te ir neliels bardaks. Mēs šeit dzīvojam 3 istabās, dzīvojam 4 cilvēki. Es guļu uz šī te divāna. Mums ir arī savs barčiks. Nu, vismaz vizuāli bārs. Tiesa, tā kā māja ir tikko uzbūvēta, tad ļoti daudzas rozetes vienkārši nestrādā. Reku, tur ir Latvijas māja. Un tur ir, tā ir Melnā jūra, vai ne? Jā. Un mēs tikko vienkārši ienācām benzīna tankā un uzkāpām te uz kaut kādas. Es domāju, šajā brīdī mēs šeit varam pastāvēt, jo mums ir 2 rozes un 2 džeki un 14. februāris, un mēs varētu, zinot visu to evu, ka mūs nesavāc un neieliek cietumā. Kā es iztos? Pēc geja. Šajā istabā dzīvo 2 meitenes. Kā jau es teicu, gaismu nevar ieslēgt. Viņi работает. Вот. Как они работают? Ну, серьезно, а у вас работает? Nu, lūk, tātad te vēl viens mums kolēģis dzīvo. Nu, kā izskatās te vannas istaba. Nu, šeit viss normāli. Starp citu, pirmajā dienā, pirmajā rītā nebija karstais ūdens. Un mēs vēl bijām paskriet un atnāk un nav karstais ūdens. Un tad es padomāju, bet ja katru rītu es skriešu un katru rītu nebūs karstais ūdens, es būšu neslikti norūdījies. Bet, diemžēl, 2. dienā karstais ūdens jau bija. Nu, как-то так мы тут живем. Недаудз скумьи, jāvācās ārā. Говорю, что немножко даже грустно.